galvenā atšķirība projektējot ēku vai būvi Revitā vai AutoCADā ir tāda, ka AutoCADā tiek izveidoti, piemēram, jauni rasējumi katram atsevišķam mezglam, un tie nekādā veidā savstarpēji nav saistīti, respektīvi, ja, piemēram, ēkas izmēri mainās projektēšanas gaitā, tad ir jāpārstrādā visi izstrādātie rasējumi, skati, kuros šīs izmaiņas parādās. Revitā savukārt visa modelēšana tiek balstīta uz pareiza modeļa izveidi, kas principā ir projektētās ēkas, ja būves 3D atspoguļojums. Precīzs. Pēc tam, kad tiek izstrādāts šis 3D modelis, no tā ir iespējams iegūt vēlamos griezumus, mezglus un plānus. Un, ja projekta gaitā tiek veikta kāda no izmaiņām, piemēram, logu izvietojumam vai kādas citas, tad šīs izmaiņas automātiski atspoguļojās izveidotajos skatos. Tā, piemēram, atverot grīdas plānu, jums ir iespēja izveidot griezumu jebkurā vietā, un kas automātiski tiek izveidots šī griezuma divdimensionālais skats. Kad visi vēlamie griezuma mezgli un plāni ir izveidoti, tad kā gala uzdevums tiek veikt to noformēšanu, izvietojot nepieciešamos izmērus, teksta piezīmes un citas. Un kā jau minēju, ja, piemēram, projekta gaitā jūs pamainīsiet kādu no izvietotajiem objektiem, šīs izmaiņas parādīsies gan 3D modelī, gan arī visos skatos, kur šis objekts parādās. Kā vēl viena būtiska priekšrocība pār AutoCAD ir tāda, ka, ja šis modelis ir izveidots maksimāli precīzi, tad dažādiem elementiem var iegūt specifikācijas, tā, piemēram, logļu, durvju specifikācijas, kolonu un citas. Šīs specifikācijas atspoguļo precīzu materiālu patēriņu, piemēram, kas nepieciešams, lai uzbūvētu šo ēku. Programma Revit ietver arī sevī ļoti spēcīgas vizualizācijas rīkus, kas ļauj iegūt tos skatus, pārvērst par realitātei ļoti pietuvinātiem attēliem. Tā, piemēram, šeit var redzēt no 3D modeļa iegūtu griezumu, kurš vēlāk tiek apstrādāts un pārvērsts par attēlu, kurš ļoti tuvināti atbilst situācijai, kāda tā varētu izskatīties, kad ēka tikus uzbūvēta.